Sveiki! Hīždienas vakars, jauns materializācijas cikls. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ļoti daudz, kad šī materializācijas ciklā 63 dienas, varētu teikt, izšķirās mūsu cilvēku liktenis, kas mums materializējās. Mēs redzam, ar ko viss ir iesācies. Es tagad nerunāju par strīpām debesīs, ka tur spēlē aplīšus krustiņus kāds ar lidmašīnām. To, kā kaut kas tiek laists gaisā, vairs nav jāpierāda, to pat apstrīdēt nevar. Ir visur redzams lidmašīnu pārlidojumi gan no dažādiem internet resursiem, kur redzams, ka lidmašīnas ietvod šādās strīpiņās kaut ko. Gan arī šeit no zemes ar atstiņām viss ir redzams. Runa šodien būs par citu. Runa šodien būs par to, ka šī materializācijas ciklā izšķiras mūsu bērnu nākotne. Jautājums par to, ko mēs varam darīt. Tātad, ko katrs cilvēks var darīt, lai pasargātu savus bērnus, jo tiesas process, viņam ir jābūt bērna nāvei, jābūt izanalizētai. Mēs varam dažādi skatīties uz vecākiem, uz viņu reliģisko pārliecību vai dzīves pārliecību, bet fakts paliek fakts, kad slimnīcā ir nozāļots bērns, un kāpēc, ja no mazām dienām bērni piedzimstot, tiek baroti ar ekoloģisko pārtiku, ekoloģiski baroti, viņiem netiek pirkti ne čipši, ne Coca-Colas, un viņi arī netiek baroti ne ar kādām zālēm, ne ar kādiem medicīniskajiem līdzekļiem no dzimšanas. Tāda bērna organisms var tādu kārtīgo glābšanas devu, saprotiet, slimnīcas ar zālītēm, ar ķīmiju, ar aparātiem, vienkārši organisms bērnu to var neizturēt. Tad praktiski lielākā daļa bērnu, diemžēl lielākā daļa bērnu ir no dzimšanas sagatavoti dažādu indes uzņemšanai. Runa ir par indi tieši. Jo mēs jau pārliecinājāmies pēdējā laikā, kad lielākā daļa medikamentu, kas ir farmaceitiskie līdzekļi, tās ir indes. Un dotajā momentā šīs te indes jau ir ne tikai zālēs, bet tās indes jau ir iekšā visās potēs, ko dod cilvēkiem, tāpēc, ka potes tiek taisītas ar mRNS tehnoloģijām. Un nav svarīgi, tas ir Covid potes vai kādas citas, es domāju, arī ērču encefalīta. Potes var taisīt, turpat atstājot tās pašas RMNS tehnoloģijas, kuras bija svarīgi ievadīt cilvēkiem. Un lieta ir tanī, kad ja vēl jautājuma zīme mums sabiedrībai pastāvēja, potēt bērnus pret dažādām slimībām vai nepotēt. Bija tāda jautājuma zīme, kur mums cilvēkiem bija kā izvēle. Vainu. Tad dotajā brīdī mums šo izvēli neatstāja, jo mums vairāk nav ticības medicīnai un mums nav pārliecības, kad RMNS, jeb DNS pārveidojošās tehnoloģijas nebūs arī iekšā tā, kā tas bija. Covid potēs, ka viņas nebūs iekšā difterijas potēs, encefalīta potēs, stinguma krampju potēs, kad šīs te tehnoloģijas tur nebūs, mums vairāk pārliecības tādas nav. Un nevar būt, mēs vairs neticam. Un lieta ir par to, kad tas, ka it kā sīkums materializācijas ciklā šķiet ir kaut kāds lielāks lielums. Jo pateikšu, mazā puikas nāve, puikam bija 5 gadiņi, mazā puikas nāve, no nepārdomātas ārstēšanas, varētu teikt, no ciniskas ārstēšanas, tas ir tā kā pēc protokola, nerēķinoties ar to, kādā vidē bērns audzes, ka viņš nav vispār nekādus medikamentus saņēmis, ir dzēsusi bērna dzīvību. Vai mēs to tā varam atstāt? Ja mēs to tā atstājam, mēs radam precedentu, un
precedents ir tāds, kad visu bērnu dzīvības būs apdraudētas. Ja mēs nereaģējam uz to, ja sabiedrība paliek klusējot. Būtiski, kāpēc pateikšu? Tāpēc, kad materializācijas cikls ir hiša enerģija. Šodien hiša enerģijā sākas materializācijas cikls, un materializācijas cikls kā izveidots? Tad hiša diena, viņa ievada materializācijas ciklu, tas ir kā slēptais komandieris, tas, kas aiz scēnas, tas, kas ir neredzamais, tas dievišķais neredzamais kardināls, kas šo te ciklu kurē. Un kabana enerģija, 4. cikla diena. 4. cikla diena ir kabana enerģija, tas ir tas, kas kuratora rīkojumus izpilda. Nu, jūs saprotiet, par ko stāsts ir. Materializācijas cikls darbojas pēc tā paša principa kā vilnis. 1. diena ir benefaktors un 4. diena ir šīs te benefaktora enerģijas materializācija 3D realitātē, materiālajā plānā. Un tātad, bērna dzimšanas dienas enerģija, tā bērna, kurš aizgāja bojā, ir 4 kabana, kas būtībā atspoguļo šo te materializācijas ciklu. Tāpēc kā izvēršas izmeklēšana šīs te lietas, kā noris patiesības nākšanas gaismā, šis te bērns, varētu teikt, ir pagrieziena punkts. Un ja sabiedrība neizmanto šo te iespēju materializācijas šanī ciklā pastāvēt par savām tiesībām, nebūt biorobotiem, bet būt cilvēkiem, tad bērna nāve ir bijusi veltīga. Saprotiet, pats interesantākais tas, ka skatoties šī kosmiskajā visā teātrī, tu saproti, jā, priekš vecākiem briesmīgi, mana līdzjūtība vecākiem, tās ir ļoti, ļoti smags pārdzīvojums, vienīgais dēliņš nomiris. Bet, kāpēc tas notika? Tāpēc, lai cilvēki Latvijā pamostos. Saprotiet, būtībā no kosmiskā, no 4D redzējuma bērns atdeva savu dzīvību, tāpēc, lai cilvēki Latvijā pamostos, lai beidzot tas nāktu gaismā, lai beidzot cilvēki sāktu runāt par to, kas īstenībā notiek, kā tiek viltoti dati medicīniskie, kā tiek pārakstītas nāves diagnozes, kā viss tas tiek, cik ciniski tas tiek darīts. Un lai tiešām mani dārgie klausītāji, es saprotu, ka tagad jūs nav jāskrien ar pieri sienā, bet jums par to ir jārunā, kamēr tas nonāk līdz cilvēkiem, kas kaut ko var darīt, kas kaut ko var ietekmēt, kuriem ir spēks un vara kaut ko ietekmēt. Par to ir jārunā, jo praktiski bērns, šī dvēselīte, viņa izvēlējās nomirt, lai pamodinātu Latviju, jo to uzrāda kalendāra enerģijas. Materializācijas cikls hiša kabana. Un bērna dzimšanas diena 4 kabana, kas ir materializācijas diena hiša vilnī. Jūs saprotiet, tādas sakritības nevar būt, tas neiespējama sakritība praktiski, bet viņa ir. Un tas mums par daudz ko liek padomāt. Un tagad, kā tad mēs paši ejam šī materializācijas ciklā? Materializācijas cikls parāda, ka uz mums spiež. Mēs tiekam hišoti, lai mūsos ieslēgtu šo te kabanu, evolūcijas enerģiju, vēlmi evolucionēt, vēlmi pastāvēt par sevi, vēlmi dzīvē patstāvīgi un drosmīgi pieņemt izaicinājumus dzīves. Jā, šis viss, kas notiek, viss ārprāts, mēs to varam saukt par ārprātu, bet tas, kas notiek, būtībā ir izaicinājums mums kā cilvēkiem. Mums Dievs saka, cilvēki mīļie, lūk, hiša enerģija, jūs tagad saprotiet hišo, berzē, slīpē, spiež uz jums, dara sāpīgi, var pat dzīvību likvidēt. Ar jums nerēķinās, ar jūsu bērniem nerēķinās, nu ko? Beidzot sāksiet mosties, beidzot kaut kādu spēku sevī sāksiet modināt, beidzot tā pašapziņa sāksies. Kā tad būs? Jūs sakat, bet vajag pastāvēt nauda, materializējiet naudu.
Mācieties! Mācieties pastāvēt par sevi, būs jums enerģija, būs jums nauda. Ja jūs mācīsiet pastāvēt par sevi, vai Dievs jums neiedos resursus? Iedos. Mācieties no sistēmas pupa atslēgties. Ja jūs esat pieslēgti pie sistēmas pupa, kā jūs varat dusmoties par to, ka sistēma jūs ņem priekšā? Ok, es saprotu, ka sistēmai pieder bankas, naudas cirkulācija, viss viņi ir tanī visā iekšā. Bet paklausieties, bankas jūs neslēdz nost. Bankas ir patstāvīgas vienības, un tie, kas pārvalda naudu, jūs arī neslēdz nost. Jūs slēdz nost sistēma, kas praktiski, jūs grib likvidēt tā sistēma, kas jums saucās Latvijas valsts. Tad Latvijas valsts jūs grib likvidēt. Jautājums ir tas, ka ja Latvijas valsts grib likvidēt cilvēkus, kas ir latvieši, kas šeit dzīvo, un dara to gandrīz jau apzināti, neslēpjoties, tad jautājums jums ir jāuzdod. Tad Latvijas valsts pastāv? Ok, un ja jūs uz šo jautājumu nevarat apstiprinoši atbildēt, ka tāda vara, kas par jums rūpējas, kurai ir vajadzīgi jūs kā cilvēki pastāv, tad nākamais jautājums ir, kas tad pastāv? Kas ir tas, kas izdod rīkojumus, pavēles? Kas var izdot nākamā atbilde? Kas var izdot rīkojumus un pavēles, kas ir cilvēkiem kaitīgi, pat nāvējoši? Tikai okupantu vara. Tātad mēs esam okupanti. Okupēti. Saprotiet, kaut kas mūs ir okupējis. Mēs nesaprotam kas, bet mēs esam okupēti. Kāds ir cilvēka pienākums, ja viņš ir okupēts? Neatzīt okupāciju, ignorēt, pretoties tai. Nevajag skriet ar pieri sienā vai ar cirvi pret mūri. Jūs varat apzināti ignorēt okupācijas varu. Mahatma Gandijs to parādīja, viņš atbrīvoja Indiju no angļu kolonizatoriem, tāpēc, ka vienkārši visa Indija sāka angļu kolonizatorus ignorēt, un viņiem pašiem nācās aizvākties. Jūs vienkārši varat ignorēt to okupantu, kas nosauca sevi par Latvijas valsti. Viņš saucās par Latvijas valsti, bet tas ir uzraksts uz pieres, saprotiet, okupantam. Aiz tā Latvijas valsts simbola slēpjas reāls okupants, kuram neinteresē jūsu labklājība, bet kuram interesē jūsu samazināšana, nomiršana no mūsu. Bet mums tas nav jāakceptē, jo Dievs ir mūsu pusē, jo patiesība ir mūsu pusē. Un ja mēs to apzināmies, arī spēks būs mūsu pusē. Lūk par to stāsts. Spēks būs mūsu pusē, kad mēs apzināti neatbalstīsim to spēku, kurš jau pastiepis roku pret pašu svētāko, pret mūsu bērniem. Ja mēs nevaram aizstāvēt savus bērnus, mēs kā sūgā esam nolemti iznīcībai. Mēs nevaram neko prasīt no šīs dzīves. Mums nav tiesību lūgt Dievu, dod mums saprātu, tur gaismu, mīlestību, pasargā mūs. Mums nav tiesību skaitīt lūgšanu. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Ja mēs esam tik deģenerēti, ka pat savus bērnus nespējam pasargāt. Tas ir nonsens. Mēs tad neesam tiesīgi vairs saukties par cilvēkiem, par Dieva bērniem. Jo Dieva bērni savus bērnus pasargāt māka. Var. Viņiem nav citu variantu. Lūk par to stāsts. Par to. Es nezinu, ko vēl piebilst šeit. Piebildīšu tikai to, ka daudzi pie maniem mācās un maģijas akadēmijas nodarbības krietnu laiku ir palikušas karājoties gaisā. Nodarbības būs. Tikko tiks atrisināti jautājumi, kas ir ļoti būtiski. Tiks atrisināti tie jautājumi, kas saistīti ar mūsu pastāvēšanu materiālajā realitātē. Lai cilvēki, kas mācās maģiju, viņiem tiešām būtu materiālajā realitātē spēks un efektivitāte. Paldies, ka klausījāties!